Mēs esam priecīgi, ka mēs šodien esam šeit visi rīznieki sanāk. Vispār pēc skaita jābūt 20 un plus viens šofers. Limbažu novada mobilās senioru skolas mācību gada noslēgums bija īsti svētki visiem, kas dvēselē jūtas jauni. Tādi ir gan Limbažu novada seniori, gan arī mēs, Latvijas senioru kopienu apvienības, senioru skolas Rīgā dalībnieki. Mēs esam Staicelē kopā un ar visiem Limbažu novada senioriem kopā mēs esam daudz. Mēs esam 20 rīdznieki no Rīgas, tātad no Latvijas senioru kopienu apvienības, kas arī aktīvi piedalās senioru apmācībā, bet šeit kopā, man liekas, mēs esam pār pa 200. Mums bija ļoti interesants nodarbības, ekskursija. Seniori ar fiziskām aktivitātēm nebūtu nav uz jūsu. To pierādīja kopīgā vingrošanas nodarbība Limbažu slimnīcas fizioterapeits Annas Vēgulas vadībā. Nedaudz viņai piepalīdzēja arī novada simbols, profesors Stārtis. Tomēr galveno paveica seniori paši. Labi, ļoti labi. Otrā, rociņas, kausis, deguns izpādusi un lēžam lejā. Jūtam kaklu? Mēs īkšķīti arī savācam, īkšķīti arī, jā, un iztaisnojam rociņu. Jūtam šeit iestiet? Jā. Un turam. Tā kā man ļoti liels prieks, ka mēs varējām iepazīties, arī apskatīt, parunāties. Laiks burvīgs bija un ko tik mums te visu neizrādīja un ekskursiju un vingrot lika un dejot un muzicēja. Un muzeja, vienkārši pasakaina diena. Jā, šodien patiesi brīnišķīga diena mums visiem. Mēs no Rīgas Latvijas senioru kopienas apvienības atbraukušie aktīvie seniori, tie, kuri kā brīvprātīgie vada dažādas brīvprātīgo grupas, atbraukuši šeit. Ļoti priecīgi mēs esam visi kopā, jo mums ir dziedātāji, dejotāji arī mēs, bet dziedātāji, kuri ir gatavojušies šeit uzstāties, un mums arī veicās, jo šodien viss tas, ko mums mācīja, rādīja un vadāja pa Staiceles kalniem un lejām, kur mēs baudījām dabu. Pēc kopīgas vingrošanas dodamies fotoorientēšanās maršrutā Salatas krastos. Staiceles parkā zem varenā ozola mūs sagaida skolotāja Līga Silīte, un viņas vadībā visi kopā muzicējam un izdejojam dejas soļus. Kas mums tālāk bija? Kurputniem uznesam ejam šūpoties, man pašam lakoties. Ejam šūpoties, man pašam lakoties. Man pašam lakoties. Mūsu prieks par šo pasākumu ir jo lielāks, tādēļ, ka tajā izmantotos instrumentus Latvijas senioru kopienu apvienība nesen dāvāja Limbažu novada Urgas pansionātam. Seniori ir nevien aizrautīgi dejotāji, bet arī dziedātāji. Lai arī matos sudrabs, bet dzīves spars nav mazāks kā jaunībā.
To redzam arī ceļā uz vēl vienu apskates vērtu Staicēles objektu. Sajūtu parku Latvija Stārķu zeme. Mēs ejam par kalniem un par lejām. Mēs ejam par kalniem un par lejām. Ideja par Stārķu parku izlolojas kādreizējais Staicēles mērs Jānis Bakmanis, un viņš arī pastāsta senioriem par šīs vietas tapšanas vēsturi. Savu artavu, kļūstot par Stārķu parka vēstnesi, devusi arī Latvijas senioru kopienu apvienības priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja. Par to viņa saņem īpašu balvu, lielu pūkainu stārķi ar vēstneša numuru kaklā. Paldies! Jā, mēs tiešām esam pazīstami kopš 1905. gada. Ir arī lībiešu muzejs Pīvālinda un faktiski arī tas lielais akmens, kas simbolizē Staicele, bez Bakmaņa jau vispār nav Staicele. Mēs daudz staigājām, daudz piedalījāmies nodarbībā, mēs arī dziedājām, tad mēs, garda pusdiena, kā tas ir lībiešu garā pilnīgi, jo Staicele ir arī lībiešu pilsētiņa. Pēc tam tā sadraudzība, kad mēs visi kopā pusdienojām bukstiņu biezputru un ievārījumu maizītes ar kefīru. Un beigās bija iespēja mums uzdziedāt un iepriecināt vispārējos. Saprot, ka šeit viss ir Limbažu novada ļaudis tieši. Pirms pusdienā vēl viesojamies Staicēles bibliotēkā, un tālāk jau gaida pusdienas Audēja Namiņa sētā ar īsti lībisku bukstiņu putru, kur jau tā lielisko noskaņojumu vēl krāšņāku padara mūziķis Māris Grīnbergs. Vaidava, aiznes kumjas zilā jūriņā. Vaidava, stāstī man par mīli jaunībā. Staicele nevienam vien rīdziniekam ir mīļa un labi zinām, vēl no seniem laikiem. Mums ir par ko parunāt, dalīties iespaidos un atmiņās. Kādreiz ļoti sens bija tāds sabiedrības integrācijas sekretariāts, kur sekretariātā bija nodibināta lībiešu līvu lietu nodaļa. Un kā tas gadījās, kā ne, un 2004. gadā tur sāku strādāt, un ilgi nebija jāgaida, ka tāds aktīvs, enerģisks, smuks arī, jauns cilvēks ieradās un teica tā: esmu no Staicēles, esmu Jānis Bakmans un gribu kaut ko tādu Staicelei dot. Tur ir bijuši lībieši arī. Jums tur jābūt. Un tā arī sākās. Tur ir Indriņa, ar ko mēs to lībiešu muzeju Pīvālinda. Bet pats pirmais pasākums laikam bija tas akmens atklāšana. Man Staicele vispār asociējās vienmēr par skaistu, ļoti sakoptu pilsētu. Es pirms vairākiem gadiem te biju speciāli atbraukus ekskursijā, gribēju redzēt. Un tagad atkal atbrauc, man liekas, vēl viņa ir daļāka un skaistāka. Tā kā man ļoti liels prieks, ka šodien bija iespēja. Un mēs arī iespēja bija vēl savu dziedājumu mums pasniegt, dziesmiņu apsveikt arī staiceliešus. Ļoti laba programma sastādīta bija šodien, tā kā ļoti interesanti. Mūs kā vienmēr garšīgi vēl pabaroja. Kas vēl var labāks par šo? Mēs visi gandrīz dziedam. Mēs esam sagatavojuši mazu koncertiņu. Meitenes gatavas, kur ir sarkanās puķes visas. Pēc citim vārdiņa balta kā sniegs, bet uz tā meitiņa, kam vēl ir prieks. Pēc citim vārdiņa balta kā sniegs, bet uz tā meitiņa, kam vēl ir prieks.
Atgriezies, atgriezies vēl vienu reiz, mana skaistā jaunība, kā man tevi žēl. Atgriezies, atgriezies vēl vienu reiz, mana skaistā jaunība, kā man tevi žēl. Esot Staicelē, noteikti jāapmeklē Lībiešu muzejs Pīvālinda. Pie muzeja durvīm ir intriģējoša plāksne, muzejas krogs. Ar to saistīta arī viena no leģendām par Staiceles vārdu izcelsmi. To izstāsta muzeja direktore Indra Jaunzeme. Šajā krogā satikās divi lauku māju saimnieki. Viens no Rīķiem, viens no Rozēniem satiekas, ārā līst lietas, ko te jāgroz, tas laiks ir. Iedzer vienu škaļiku, iedzer otru škaļiku, trešo, ņems vēl vienu, paņem vēl 4., 5. Un to vienu atnāk meklēt sievu, un tā sieva ieskrien tajā krogā un skatās, kā tā vecais sēž pie galda, pavisam mīgs, sāk šo kurināt un stāpīt, vieriņi cēlēs, vieriņi stājies, vieriņi cēlās. Viņš pagrierās un saka, stāj cēl, un tā radās Staicele. Dienas noslēgumā Staiceles kultūras namā seniori no visa Limbažu novada un arī mēs, rīdzinieki, klausāmies bioloģis Mājas Mednes lekciju par augu daudzveidību pilsētā. Noklausāmies labklājības ministra Rēņa Uzulnieka video apsveikumu un Staiceles jauniešu kapeles muzikālo priekšnesumu atraktīvā Regnāra Neripa vadībā. Viņš pasākumu laikā iejutās arī profesora Stārķa lomā. Mēs varējām kopā būt, tagad pašreiz bija skaista ekskursija un lekcija par dabas augiem, par pļavām, par skaistām tādiem izglītojušai lekcija, jo vienmēr tas ir ļoti raksturīgi. Limbažas mobilās skolas, senioru mobilās skolas tēmas ir nodarbības, praktiskās nodarbības dažādas un ļoti kaut kāda izglītojoša lekcija noteikti. Parasti viņiem arī tās nodarbības notiek, varētu teikt, no paša priekšpusdiena līdz pēcpusdienai. Un šodien viņiem ir noslēgumā, un noslēgumā mēs būsim aculiecinieki, kā šie apmēram 200 cilvēki saņem apliecības par savām nodarbībām. Mēs jau Alojā esam bijuši ar viņiem kopā, bijām Limbažos kopā. Tātad viņi ir, kā viņi paši saka, ir mācību gadu noslēgums, ko neviens vēl īsti nemaz negrib iezīmēt, jo gribās turpināt un turpināt. Ko paši seniori saka par šo skolu devumu ikdienai? Kā tas palīdz padarīt dzīvi krāsaināku? Vai, tas tiešām ļoti daudz visai pašapziņai mūsu. Gan socializēšanās notiek, gan mēs kaut vai mēs arī dziedam, mums tas ir gan dvēseliski, gan garīgās dziesmas, gan tautas dziesmas, gan laicīgās dziesmas. Tā kā mēs ļoti pilnveidojamies. Es uzskatu, ka arvien mēs mācamies un attīstamies. Jebkurā vecumā laikam var kaut ko gūt un par to priecāties. Mums ir liels prieks, ka mēs tomēr varam. Tādas iespējas ir. Mums jau vispār ļoti labi. Mums dažādi tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, ar deputātiem, teiksim, arī garīgās būšanas cilvēkiem. Tā kā, viss tas ir. Un tas ir patīkami, ka tev ir kur aiziet, ka tevi gaida, sagaida ļoti jaukas meitenītes,
Nu, un viss tā pārējā, teiksim, tādas lekcijas un klausīšanās un apspriešana savā starpā. No Limbažu mobilās senioru skolas ir ko mācīties. Nevelti mācību gadu noslēguma pasākumā ieradušies te 200 cilvēki no visa novada. Mobilā skola darbojās 1 gadu, bet pati skola 2 gadus, 2 mācību gadus. Mobilā skola sākās septembrī, 2025. Gada septembrī, un mēs katru reizi esam novadā kādā citā vietā. 2 reizes bijām gan Limbažos septembrī un janvārī. Oktobrī bijām Salacgrīvā, novembrī Alojā, decembrī Ozulmuižā, februārī Pociemā, martā Viļķenē, aprīlī Skultē un šodien mēs esam Staicelē. Visas šīs nodarbības ir ļoti kvalitatīvas un pateicība Maijai Andersonai par šo uzaicinājumu un iespēju mums šeit būt. Un mēs pēc tam iesim uz muzeju, un mēs vēl gribam nokļūt uz Staiceles bijušo papīra fabriku un tiltu, kurš ir iekārts trosē, Strošs tiltu. Tā kā pateicība Latvijas senioru kopienas apvienībai un Lilitai par šo iespēju būt šeit. Paldies! Vaicājam Rīgas senioriem, vai izdevies iepazīties ar citiem senioriem, apmainīties domām un dalīties pieredzē. Nu, to jāņem tas, ka tomēr veci cilvēki vairāk ir ieraušies sevī. Tā, nu, it kā blakus, kaut kā viens otram izpalīdzēt. To mēs darījām. Tā kā, nu, mēs ar žestiem, nevis ar vārdiem, bet ar žestiem tuvojamies. Cilvēki no citām malām, kas bija sabraukuši. Bet tad jau iznāk, ka vajag biežāk tikties, vai ne? Nu, protams. Tad tā savādāk jau, kā saka, mēs iepazinām viņus, viņi iepazina mūs, mēs uzdziedājām dziesmiņu, ļoti skaisti. Nu, visiem arī tas patika. Lai arī Latvijas senioru kopiena apvienības un Limbažu mobilās senioru skolas sadarbība sākās pirms nepilna gada, mēs varam daudz citam dot. Pirmām kārtām jau pieredzi. Sadarbība ir ļoti jauka. Es patiešām priecājos, un ik viens ir ieguvējis. Kaut vai, piemēram, ziedojuma projekti, kuros Urgas pansionāta mūzikas skolotāji varēja iegādāties mūzikas instrumentus, un Limbažas slimnīca nopirka senioru paceļamo iekārtu, kuri nevar vairs paši piecelties, kaut vai šie te. Un satikšanās, tāda domu apmaiņa, tas ir patiešām jauki, jo mēs jau esam iesācēji, mēs daram kā mākam, un redzam, ka esam diezgan sevi parādījuši. Senioru kopienu apvienību mēs sameklējām paši. Bet, piemēram, šodienas skolas notikumu, tad, kad mums bija pasākums, man zvanīja no Jēkabpils un pieteicās atbraukt ciemos. Mums ir interesējušies bijuši ciemos no Ropažiem. Pie mums bija arī no 3. paudzes universitāšu asociācijas. Tad vēl ir Ķeipenes skola, kas sola sadarboties. Nu, tā kā mēs esam redzami, mēs ar šo mobilo skolu esam padarījuši sevi redzami un priecājamies, ka mēs dodam tādu iedvesmu, jo Jēkabpilieši šodien zvanīja un teica, ka mēs redzam, kas notiek pie jums, un mēs arī tā gribam. Ja? Un tad, kad man zvanīja, es neatceros pat no kuras vietas, un tā sieviete arī no senioru skolas, viņa saka, es paskatos kartē, un Limbažos spīd vienmēr saule, jo jums tur viss notiek senioru skolā. Mēs varam tikai apsveikt, ka tāda iniciatīva ir. Pateikties Maijai Andersonai, kas no izglītības pārvaldes to visu dara, un, protams, pateikties Limbažu novada pašvaldībai un domei, kas nodrošina ar autobusiem seniori tiek no savām apdzīvotām vietām savākti, un pēc tam te šeit atvest kopā, pēc tam atkal vakaros tik visu aizvest mājās. Tā ir tāda,
ļoti, ļoti svarīga, vajadzīga senioru kopā būšana. Un mēs esam savā projektā, Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projektā, mēs esam paredzējuši, ka mēs veidojam sadarbības platformu ar Latvijas senioru izglītības vietām, tātad skolām. Un tāpēc mēs esam arī šeit projekta ietvaros. Mēs esam ļoti laimīgi, ka mums ir šāds sadarbības partners ar tik daudz senioriem, kas vēlās izglītoties. Maija visiem novēl jauku vasaru, un seniori atvedās līdz nākamajam mācību gadam. Mēs ticām, ka tas noteikti būs, un mūs visus gaida vēl neviena jauka tikšanās. No stāles, lai vasara būtu veiksmīga, nevarēsim, nepaspiežot pārējiem roku. Tātad atsveicinoties un paskatoties ar smaidu acīs.